Šodien Rīgā notiks akcija par asiņaino tranzītu. Tranzīts caur Latviju uz Krieviju. Praktiskā labuma šīs aizliegums nedos. Aizliedzot tranzītu caur Latviju, tas notiks caur kaimiņiem, caur Ķīnu, caur Kazahstānu, jo šis nebūs Eiropas vai pat pasaules kopējs lēmums, bet mūsu lokālais. Toties paši izjutīsim morālo gandarījumu. Vēl lielāko morālā pārākumu izjutīsim rādot ar pirkstu uz visiem tiem, kas šo tranzītu turpinās. Šī ir ļoti pateicīga tēma politiskajām partijām Eiropas parlamenta priekšvēlēšana kampaņas ietvaros. Tām partijām, kam nav nekā cita, ko piedāvāt. Ja tas nav kopējs Eiropas lēmums, kā tas, ka mēs ar šo aizliegumu samazināsim savu ekonomisko aktivitāti, jo būs vairāk jādotē dzelzceļš, droši vien kādu atlaidīs, spēsim vairāk palīdzēt Ukrainai. Krievija šīs preces tik un tā saņems, apejot Latviju. Zinu, vajag domāt ārpus ekonomiskā izdevīguma rāmjiem, bet konkrēti šis, ja tas nav vienots lēmums ar citām valstīm, izskatās pēc par spīti vecmāmiņai atsaldējušu sev ausis.